Vai novecojot vielmaiņa tiešām palēninās? Nav noslēpums, ka zaudēt svaru vieglāk ir 20 gadu vecumā nekā 40. Tas izmēģinājis visas iespējamās diētas, bet cipars uz svariem pat nekustas. Lai gan bazālā vielmaiņa tiešām palēninās, pētījumi rāda, ka tas notiek tikai pēc 60 gadu vecuma un pat tad tikai par 0,7% gadā. Un tas ir ļoti maz. Iemesls, kāpēc diētošana ir daudz grūtāka, kad mēs kļūstam vecāki, ir tas, ka mēs nekustamies vairs tik daudz kā 20 gados. Mēs staigājam mazāk, spālējamies mazāk, mēs sportojam mazāk, un līdz ar to samazinās muskuļu masa un pieprasījums pēc kalorijām arī sarūk. Bet ēst griba saglabājās tāda pati, un ja mēs nepiedomājam, svars sāk augt. Un iemesli mazkustībai ir dažādi. Milzīga atbildība, darbi, bērni, iespējams vecāki vai vecvecāki, kas ir jāaprūpē. Varbūt kāda hroniska saslimšana, depresija. Tas nav tikai slinkums, kā citi te saka. Arī slinkums, protams, kuram tāds nav. Man točni ir. Līdz ar to atrasties kaloriju deficītā ir grūtāk, taču, ja mēs izveidojam tādus apstākļus, ka biežāk ejam izstaigāties un pareizi patrenējamies, arī kaloriju deficīts būs vieglāk sasniedzams un noturams. Papildus tam iesaku apgūt uzturu pamatus un atrast savu pieeju tajā visā, nevis akli sekot fitfluenceru aizdomīgajiem ieteikumiem. Cerība uzlabot savu veselību pastāv jebkurā vecumā.